tad vai jums ir doma iztaisīt Latviju par tādu daudz maz eiropeisku, tādā ziņā, kad lai mums nav mazie burtiņi, krusti mirgojoši, vispār bez krustiem, jo jūs noteikti esat braukājuši uz riņķi un zināt, kad ir tādi ceļveži un beigās ir piktogrammas, kā, ko, kurā valstī atrast. Tad Latvijā pilnīgi noteikti, kad atrast aptieku nevar. Es domāju, ka noteikti vajadzētu saglabāt šo te emblēmu, lai aptiekas tiešām būtu atpazīstams. Viennozīmīgi. Protams, tas viens no pirmajiem galvenajiem uzdevumiem. Un man visu laiku galvā virmo doma, ka ir vajadzīgs farmaceitu biedrībai sākt, kā visa valsts, nodarboties ar ražošanu un izveidot kādu produktu, kas ietver arī šo emblēmu, kur mēs varētu pārdot tālāk. Un man ir ideja par šo produktu. Šonakt. Kā jaunās prezidents redz savu vietu juridiski? Jā, vai viņas nedomā to, ka biedrībā vajadzētu būt vai juristam, kas mums sākumā bija? Es jau teicu to, ka droši vien, ka vajadzētu, lai būtu šādas juridiskās konsultācijas arī biedrībā pieejamas. Un vēl saistībā ar farmaceitu biedrības jau šā brīža informatīvo darbību tiek rīkot šie reģionālie semināri. Tur noteikti vajadzētu aktīvāk piedalīties valsts institūciju pārstāvjiem un skaidrot lietas un gadījumus, lai tas būtu plašai publikai zināms. Tā, nu šeit man ir jāsāk ar to, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nolēmu apgūt šo juridisko profesiju, jo sākot strādāt inspekcijā, pusgadu nostrādājot, es secināju, ka tiek pildīts darbs, burtiski izlasot, kas ir rakstīts, bet neviens nesaprota, kas ir rakstīts. Ja? Un tas bija iemesls, kāpēc es nolēmu apgūt šo izglītību, lai es varētu lasīt un saprast šos noteikumus, ko jūs teicāt, interpretēt. Runājot par farmaceitiem, šeit nav jārunā tikai par farmaceitiem, par visiem cilvēkiem. Ja? Visiem ir tiesības zināt savas tiesības, un šo mēs varam iemācīties vai nu konkrēti par farmaceitiem runājot, sastādot tālāk izglītības programmu, organizējot konferences, mēs vienkārši farmaceitiem lasām lekcijas, pieaicinām juristu, kas izskaidro kaut vai šos svešvārdus, kas attiecās tieši uz farmācijas jomu reglamentējušiem normatīviem aktiem. Un tieši arī farmaceiti uzreiz varētu arī uzdot jautājumus. Un tas būtu tāpat kurs, kā es redzu, gan uzņēmē darbībā, jo farmaceitiem ir, nav zināšanas. Ja? Tāpat arī pamati, ko kādreiz skolā saucās tiesību pamati, tādus tiesību pamatus mēs varētu arī farmaceitiem lekciju veidā nolasīt. Man tāds jautājums par farmaceitu prestīžu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ja? Man liekas, tagad presā ir pilnīgi ļoti nesmuka kampaņa par farmaceita prestīžu. Piemēram, farmaceiti iznīcina iedzīvotājus. Farmaceiti negrib tirgot ar letākiem medikamentiem. Farmaceiti līdz griestiem tur pievieno tādu uzcenojumu, ka cilvēki nevar to izturēt. Es ļoti bieži pēdējā laikā tieši no savam pazīstamam varu dzirdēt tādi vārdi. Kāds tu tur esi farmaceitu? Es esi pārdevējs, tu tirgo, tikai tirgo. Kā es domāju, strādāt tieši tāda virzība? Tas ir ļoti svarīgs jautājums tieši. Jā, šajā laikā tas ir ļoti sensitīvs jautājums. Ir finanšu problēmas valstī, nepietiek finansējuma veselības aprūpei. Mēs arī esam šīs veselības aprūpes daļa, bet mēs esam tikai sliktākā pozīcijā, jo aptiekas pārsvarā ir īpašnieki ir aptiekam, tās nav valsts, jā, te ir privāti uzņēmumi. Un
līdz ar to peļņu nesoši. Un, jā, protams, kad mēs nopelnam arī naudu it kā uz cilvēku veselības rēķina. Bet šeit ir ļoti būtiska tieši farmaceitu pašu attieksme un tā kvalitāte, ko sniedzam, apkalpojot klientus. Lai tiešām nebūtu tā, ka mēs tikai izsniedzam medikamentus un paņemam naudu par to. Kad ir tomēr šī te farmaceitiskā aprūpe, kad jums ir jāpastāst, kā šo medikamentu lieto, ar ko viņu lieto, kā viņu glabāt un ko darīt, tad šis medikaments ir viņam derīguma termiņš iztecējis. Un tā ir lieta, pie kā mums pašiem ir jāstrādā. Cik mēs paši būsim labi un pozitīvi, kā mēs sevi parādīsim apkārtējiem, no tā arī būs atkarīgs viedoklis par mums. Protams, arī Latvijas farmaceitu biedrība var paust savu viedokli, stāstīt par situāciju un arī tādā veidā spodrināt šo te Latvijas farmaceitu tēlu. Šeit būtu darbs Latvijas farmaceitu biedrībai. Tas viens no galvenajiem uzdevumiem būtu šī farmaceitu prestiža celšana, arī profesijas kā tāds. Jo pa vienam mēs nevaram cīnīties, mums ir jācīnās kopā pret šādiem apgalvojumiem, ko jūs tikko nolasījāt, un tieši mūsu kopējo viedokli var paust tikai Latvijas farmaceitu biedrība. Bet kādā veidā cīnīties? Vai tikai ar viedokli, vai kaut kādā veidā varbūt reaģēt uz faktiem konkrētiem, lai šāds viedoklis neveidojās? Jā, informēt sabiedrību, jo, ja jūs pajautāsiet cilvēkam uz ielas, vai jūs zināt, ka ir tā Latvijas farmaceitu biedrība, viņi jau nezina. Mums jāuzstājās tāpat kā ārstu biedrība, pauž savu viedokli ne tikai saviem profesionāļiem, mums ir jāiet sabiedrībā ārā. Lai mums rēķinās, mums ir jābūt stiprai organizācijai.